Labdien! Mēs šodien esam ar Edvīnu, lai atbildētu uz pāris jautājumiem, kas mums ir iekrituši sociālos tīklos. Un pirmais jautājums, Edvīna. Kā tieši samazinās izdevumi uzstādot alokatorus? Varbūt es jums pamēģināšu izstāstīt uz tādu piemēru. Ja? Ja jums ir, teiksim, svari, ja, un jūs gribat nomest kaut kāds 3-4 kg, ja, kā tad svari varētu jums palīdzēt nomest tos kilogramus? Ja? Jūs uz viņiem varat uzkāpt, nomērīt to savu šobrīd svaru, ja? Tas jau jums tā kā neko nepalīdzēs, ja? Jūs vienkārši iegūsiet to informāciju, ja? Cik jūs šobrīd esat smags. Ja? Tāpat pieejot pie alokatora, ja? Jūs varēsiet novērtēt, cik jūs šomēnes patērējāt to siltumu. Tad būs jūsu izvēle, ja? Vai jūs varēsiet to savu svaru kaut kā ar ēšanu vai ar fiskultūras palīdzību dabūt uz zemi. Un tāpat arī jūsu alokatori būs jūsu izvēle. Ja jūs gribēsiet samaksāt to savu rēķinu, ja, jūs varēsiet viņu regulēt. Ja. Tad, kad jums nav vajadzīgs siltums, jūs piegriezīsiet ciet. Tad, kad jums ir iesiet no mājas ārā, jūs atkal viņu aizgriezīsiet ciet. Ja. Tādā veidā viņš jums palīdzēs. Gan ar svaru, gan ar siltumu. Tā ir tāda savu veidu motivācija, ja? Tieši tā. Sekot līdz siltumam. Tieši tā.